Magnetiskā ķēde un tās analoģija ar elektrisko ķēdi. Magnetisko ķēžu raksturīgais lielums ir magnetiskā lauka indukcijas vektora plūsma, jeb magnetiskā plūsma, kas vienmēr veido noslēgtu konturu. Šai ziņā magnetiskai plūsmai ir zināma formāla līdzība ar noslēgtu stacionāru strāvu elektriskā ķēdi. Izmantojot vispārīgas magnetiskā lauka likumus, noteiksim sakarības starp magnetisko ķēžu raksturu lielumiem un to analoģiju ar elektrisko ķēžu lielumiem. Tad apskatīsim vienkāršāko magnetisko ķēdi, kura veido feromagnetiskā materiāla sērde, uz kuru uztīta spole. Sērde izgatavota no nepiesatināta feromagnetiskā materiāla ar lielo magnetisko caurlaidību. Apkārtējā vide ir gaiss ar mazo magnetisko caurlaidību. Pieņemsim strāvas virzienu spole. Pieņemsim, ka spole pieslēgta līdz spriegumam. Tad spole plūst līdz strāvam. Strāvas virziens nosaka magnetiskās plūsmas virzienu. Izmantojam labas rokas likumu. 4 pirksti sakrit ar strāvas virzienu, roka atkārto tīšanas virzienu. Tad ikšķīts rāda magnetiskas plūsmas virzienu. Φ' ir kopēja magnetiskā plūsma, kuru rāda strāva I. Magnetiskās plūsmas daļa noslēdzas magnetvāda, un šo plūsmu sauc par galveno magnetisko plūsmu. Plūsmas daļa noslēdzas apkārt spolei pa gaisu, un šo plūsmu sauc par izkliedes magnetisko plūsmu. Tā kā galvena magnetiskā plūsma noslēdzas sērde ar lielu magnetisko caurlaidību, šī plūsma ir daudzkārt lielāka par izkliedes plūsmu, un līdz strāvas ķēde izkliedes plūsmu varam aprēķinos neievērot. Pieņemsim vidējas magnetiskās plūsmas līnijas garumu katrā ķēdes posmā. Tad mūsu magnetiskā sistēma ir 3 posmi. Pirmais posma ar šķērgezuma laukumu S1 un posma garums L1. Otrais posms ar šķērgezuma laukumu S2 un posma garums L2. Otrais posms ir apakšējs magnetvāda zars un augšējs zars. Te ir garums L2. Un vēl ir gaisa sprauga. Tā kā magnetiskās plūsmas līnijas iet perpendikulāri šķērgezuma laukumam un visos magnetvādā posmos magnetiskā plūsma ir viena un tāda pati, tad mēs varam secināt, ka indukcija konstanta visu šķērgezuma laukumu. Un tad varam izteikt indukcijas katra ķēdes posma, sērdes posma. Izmantojot zināmu sakarību, izsakam indukciju pirmā un otrā sērdes posma. Sērdes ir feromagnetiskais materiāls. Vēl palika gaisa sprauga. Tad aplūkosim atsevišķi gaisa spraugu. Gaisa sprauga garums ir ļoti niecīgs salīdzinājumā ar otrā posma garumu. Gaisa sprauga ir otrā posma. Tāpēc mēs salīdzinājam ar otrā posma garumu. Līdz ar to visa magnetiskā plūsma noslēdzas caur gaisa spraugu un izkliedes plūsmu šajā ķēdes posmu varam neievērot. Tad magnetiskā plūsma, kas noslēdzas caur gaisa spraugu, ir viena ar kopēju, ar galveno magnetisko plūsmu. Viss, tā kā mēs neievērojam izkliedes plūsmu, mēs varam teikt, ka gaisa sprauga šķērgezuma laukums vienāds ar otrā posma šķērgezuma laukumu. Un tad indukcija gaisa sprauga vienāda. Plūsma, kas noslēdzas caur gaisa spraugu, dalīt ar gaisa sprauga šķērgezuma laukumu. Tā kā plūsma vienāda ar galveno magnetisko plūsmu, šķērgezuma laukums ar otrā posma šķērgezuma laukumu, gaisa sprauga indukcija vienāda ar otrā posmas indukciju. Tad uzrakstīsim dotai magnetiskai sistēmai pilnas strāvas likumu un par integrējušo konturu izvēlamies vidējo plūsmas līniju mūsu magnetiskā sistēma. Tad aptver 3 posmus. Pirmo posmu, otro posmu un gaisa spraugu. Un tad mūsu integrāļu varam aizvietot ar summu, kura katrais loceklis ir lauka intensitātes un posma reizinājums.
iegūta sakarība ir līdzīga, ir analogs otrajam Kirhofa likumam elektriskai ķēdē. Elektriskai ķēdē otrais Kirhofa likums elektrisko sprieguma kritumu algebriskā summa, jebkurā noslēgta kontura, vienāda ar EDS avotu algebrisko summu. Tad arī magnetiskai ķēdē mēs varam uzrakstīt līdzīgu likumu. Reizinājumu lauka intensitātes un posma garumu sauc par magnetisko sprieguma kritumu. Reizinājumu strāvas ar vījumu skaitu, magnetizējušais spēks, jeb magnetodzīnējs spēks, saīsināti apzīmēts MDS. Un tad magnetiskai ķēdei otro Kirhofa likuma varam noformulēt sekojoši. Jebkurā noslēgta kontura magnetisko sprieguma krituma algebriskā summa vienāda ar MDS avotu algebrisko summu. Algebriskā summa nosaka, ja lauka intensitātes vai sprieguma, magnetiskā sprieguma vai MDS avota virziens sakrīt ar kontura apiešanas virzienu, šo spriegumu vai avotu raksta ar plus zīme. Pretēja gadījumā raksta ar mīnus zīme. Tad vēlreiz uzrakstījām mūsu pilno strāvas likumu, jeb otro Kirhofa likumu magnetiskai ķēdi, un zināma starp lauka intensitāte un indukciju, tā šī sakarība. Starp indukciju un magnetisko plūsmu sakarība ir sekojoša. Tad katra posma lauka intensitāte mēs varam izteikt, izmantojot šo sakarību. Indukcijas vieta mēs ievietojam plūsmu, kas dalīta ar posma šķērgezuma laukumu. Tad pirmā posma magnetiskā plūsma Fi noslēdzas visā magnetiskā ķēde, tad plūsmai Fi varam indeksu nerakstīt, bet pirmā posma šķērgezuma laukums ir S1, otrā posma šķērgezuma laukums S2 un gaisa spraugai S gaisa. Tad lauka intensitāte mēs aizvietojam ar iegūtu izteiksmi. Magnetiskā plūsma ir kopējs reizinātais, kuru mēs varam uzrakstīt pirms iekavam, un iekavas saskaitam 3 locekļus. Un šeit ir redzama analogija ar elektrisko pretestību. Skaitītāja posma garums, S šķērgezuma laukums, epsilon un epsilon node vīdes elektriskas īpašības. Dielektriskā konstante un dielektriskā caurlaidība. Līdzīgi katram šim loceklim mēs varam uzrakstīt sekojošo sakarību un katru locekļu uzskatīt par posma magnetisko pretestību, kur mi un mi nulle ir vīdes magnetiskas īpašības. Tad te ir pirmā posma magnetiskā pretestība, otrā posma un gaisa sprauga magnetiskas pretestības. Saskaitot 3 magnetiskas pretestības, mēs iegūstam visa šī slēguma vai noslēgta kontura ekvivalento magnetisko pretestību. Un tad šeit redzama sakarība starp Ohma likumu. Fi ir elektriskās, magnetiskā plūsma ir elektriskas strāvas analogs, R ir magnetiskā pretestība, elektriskas pretestības analogs, un te ir MDS, elektriskas ķēdes EDS avota analogs. Mēs aplūkojam nesazaroto magnetisko ķēdi un uzrakstījam otro Kirhofa likumu magnetiskai ķēdi. Aplūkosim sazarotu magnetisko ķēdi vai ķēdes posmu. Tad šeit sazarojas 3, te ir ķēdes vieta vai punkts, kura sazarojas magnetiskās plūsmas. Tad izmantojot zināmu analogiju ar elektrisko ķēdi, mēs varam uzrakstīt, ka magnetisko plūsmu algebriskā summa vienāda 0. Un te ir pirmais Kirhofa likums magnetiskai ķēdi. Magnetisko plūsmu algebriskā summa mēsglā vienāda 0. Ar plus zīme raksta magnetisko plūsmu, kurā
pieplūst mezglam ar mīnus zīmi raksta plūsmu, kura no mezgla izplūst. Tie ir pilna analogija ar pirmo Kirhofa likumu elektriskai ķēdei. Apskata rezultātā var secināt, ka starp elektrisko un magnetisko ķēžu raksturu lielumiem pastāv analogija, un šo analogiju mēs varam apkopot tabulā. Tātad elektriskas ķēdes raksturojušais lielums ir strāva, strāva plūst tikai noslēgtāja kontura, magnetiskas ķēdes analogs ir magnetiskā plūsma. Elektriskai ķēdei elektrodzīnais spēks, magnetiskai ķēdei magnetodzīnais spēks. Elektrisko ķēdi raksturo elektriskais spriegums, magnetiskas ķēde raksturojušas lielums ir magnetiskais spriegums. Tad šeit nepieciešami ievērot, ka EDS un sprieguma elektriskā ķēde mērvienība ir volti, magnetiskai ķēde, MDS un magnetiskā sprieguma mērvienība ir ampers. Elektriskā ķēde elementa pret ir piemīt elektriskā pretestība, jeb ķēdes posmam piemīt elektriskā pretestība, magnetiskais ķēdes posmam piemīt magnetiskā pretestība. Pētot elektrisko ķēdi, reālo ķēdi aizvieto ar ekvivalento schēmu, kur ar nosacītiem elementiem mēs apzīmējam katru ķēdes posmu. Pētot magnetisko ķēdi, katru ķēdes posmu aizvieto ar ekvivalentu, ar nosacītiem elementiem aizvietojam ar ekvivalento schēmu. Un elektriskas ķēdes elementu sakarību starp strāvu un spriegumu apraksta volt-amper raksturlikne. Tad arī magnetiskai ķēde, jebkura ķēdes elementu sakarību starp plūsmu un spriegumu apraksta Weber-amper raksturlikne. Tā kā magnetiskā plūsma tieši proporcionāla indukcijai, a magnetiskais spriegums tieši proporcionāls lauka intensitāte, tad Weber-amper raksturlikne, ja zinām materiāls, feromagnetiskais materiāls, tad Weber-amper raksturlikne ir līdzīga magnetizēšanas līknei. B no aši. Tad mēs redzam, ka starp elektrisko un magnetisko ķēdi pastāv pilna analogija. Tagad noskaidrosim, kā sastādīt magnetiskās ķēdes ekvivalento schēmu. Tad mums dota mūsu nesazarota ķēde. Ķēde satur 3 posmus, pirmo, otro posmu un gaisa spraugu. Katrā posma magnetiskā pretestība ir atkarīga no posma pārām geometriskiem izmēriem un vides magnetiskajām īpašībām. Vielas relatīvā magnetiskā caurlaidība ir atkarīga no lauka intensitātes. Izmantojot pilnas strāvas likumu, mēs redzam, ka lauka intensitāte tieši proporcionāla strāvai. Tad arī magnetiskā caurlaidība ir proporcionāla plūstošai strāvai. Līdz ar to arī magnetiskā pretestība proporcionāla strāvai. Sakarība starp magnetisko caurlaidību un lauka intensitāti ir nelineāra. Mēs aplūkojam iepriekšējā lekcijā šo sakarību starp magnetisko caurlaidību un lauka intensitāti. Tā kā šī sakarība ir nelineāra, tad mēs varam secināt, ka magnetiskā pretestība ir nelineārā pretestība. Un tad visu magnetisko ķēdi varam uzskatīt par nelineāro ķēdi. Tātad katram ķēdes posmam, kur izgatavots no ferromagnetiskā materiāla, piemīt nelineārā magnetiskā pretestība. Tātad pirmais un otrais posmi izgatavoti no ferromagnetiskā materiāla, tad pirmajam un otrajam posmam magnetiskās pretestības ir nelineāras. Gaisa sprauga magnetiskā pretestība ir lineāra, jo gaisa sprauga magnetiskā caurlaidība nav atkarīga no lauka intensitātes un vienāda aptuveni 1. Tad mēs 3 posmus aizvietojam ar magnetiskajām pretestībām. Vēl mums ir spole, kurā plūst strāva. Šī spole ar strāvu rada MDS,
Tad šo spoli ar avotu varam ar stravu var aizvietot ar MDS avotu. Un avota virzienu nosaka magnetiskas plūsmas virzienu, kuru mēs meklējam pēc labas rokas likumu. Tā kā magnetiskas plūsmas virziens mums bija iegūts uz augšu, plūsmas virziens uz augšu, tad MDS avota virziens vērsts uz augšu. Mēs sastādījām ekvivalento schēmu un magnetiskas plūsmas virzienu pieņemam patvaļīgi. Ja schēma ir viens MDS avots, tad plūsmas virzienu varam pieņemt pēc avota virziena. Ja zināms plūsmas virziens, mēs varam parādīt katra magnetiskā pretestība sprieguma kritumu. Un sprieguma kritumu līdzīgi līdz elektriskai ķēdi mēs pieņemam sakritošu ar plūsmas virzienu. Vēl mums nepieciešami noskaidrot, kā gaisa sprauga ietekme uz procesiem magnetiskai ķēdi. Aplūkosim nesazarotu magnetisko ķēdi, kur veido magnetvāds un spole ar strāvu. L ir vidēja līņa, kura noslēdzas magnetiskā plūsma. Tad, lai nodrošinātu indukciju 1 tesla, pie nosacījuma, ka vidējais līnijas garums ir 1 metrs un vījumu skaits ir 1000, no materiāla magnetizēšanas liknes, ja materiāls ir zināms, mēs varam noteikt lauka intensitāti un izmantojot pilnas strāvas likumu, noteikt vajadzīgo strāvas vērtību. Tad vajadzīgo indukciju var nodrošināt strāva 0,3 amperi. Tagad izfrizi feromagnetiskā materiāla gaisa spraugu ar garumu 1 mm noteiksim lauka intensitāti šajā ķēdes posmā. Tā kā magnetiskā plūsma noslēdzas magnetvāda izkliedes plūsmu mēs neievērojam, tad mēs varam teikt, ka visa magnetiskā plūsma noslēdzas caur gaisa spraugu. Un tad gaisa sprauga indukcija vienāda ar 1 teslu. Magnetiskā caurlaidība gaisa ir 1, ievietojot skaitliskas vērtības, mēs iegūstam gaisa sprauga lauka intensitāti. Tagad mūsu konturs satur 2 magnetiskas pretestības un 2 magnetiskas sprieguma kritumus. Pirmais sprieguma kritums ir sprieguma kritums feromagnetiskā materiāla, otrais sprieguma kritums gaisa sprauga. Saskaitot vērtības, mēs iegūstam vajadzīgo MDS. Ja zināms vījumu skaits, mēs varam iegūst strāvu. Un mēs redzam, lai nodrošinātu to pašu indukcijas vērtību, nepieciešami 3,6 reizes palielināt strāvu. Tad, ja ķēdes satur gaisa spraugu, nodrošinātu vajadzīgo indukciju, mēs varam ar lielāko strāvas vērtību. Bez gaisa spraugas izrēķinājam strāvu 0,3, ar gaisa spraugu strāvu 1,1. Tad nepieciešami lielāka strāva, lai nodrošinātu vajadzīgo indukciju. Un pēdējais jautājums. Magnetisko ķēžu aprēķins. Praksē visbiežāk jāatrisina 2 magnetisko ķēžu uzdevumu tipi. Tiešais uzdevums, kad jāatrod magnēta dzinējspēks, vajadzīgas magnetiskas plūsmas uzturēšanai. Tad zināma magnetiskā plūsma un mēs meklējam MDS. Uzdevumus par zināmiem parametriem uzskata magnetiskas ķēdes geometriskos izmerus, spoles vījumu skaitu vai strāvu un sērdes feromagnetisko materiālu un to magnetizēšanas likme. Šo uzdevumu atrisina analitiski. Tad uzdevuma aprēķina gaita nav sarežģīta. Tad pirmkārt, ja zināma posma magnetiskā plūsma un posma geometriskie izmeri, meklējam vajadzīgo indukciju. Ja zināma indukcija un feromagnetiskais materiāls, tad no zināma magnetizēšanas liknes pie dotas indukcijas varam noteikt magnetiskā lauka intensitāte. Izmantojot zināmu
lauka intensitātes vērtību, ģeometriskos izmērus, izmantojot pilnas strāvas likumu, varam izrēķināt vajadzīgo MDS vērtību. Šo uzdevumu var atrisināt analitiski. Otrais uzdevums – apgrieztais uzdevums. Jāatrod magnetiskā plūsma, ko magnetiskā ķēde uztur dotais magnetodzīnējs spēks. Tad par zināmiem parametriem mēs uzskatām magnetiskās ķēdes ģeometriskos izmerus, spoles vijumu skaitu, sērdes feromagnetiskā materiāla un to magnetizēšanas līkne. Šo uzdevumu atrisina grafoanalitiski, zīmējot katra magnetiskās ķēdes posma Weber-Ampere raksturlikne. Un vai otrais variants var izmantot pakāpenisko tuvinājumu metodi. Aprēķinu gaita ir sarežģīta un apgrieztos uzdevumus mēs aplūkosim atsevišķas nodarbības.